Vai tu zini, kāpēc Pomni un Ribbit skropstas ir vienādas? Kāda ir šo viņu pirmo dizainu skiču nozīme no apbrīnojamā digitālā cirka? Sāksim ar Pomni. Esmu pārliecināts, ka neviens negaidīja Pomni pirmo dizainu. Vai jūs kādreiz iedomājāties, ka Pomni varēja būt varde? Jā, draugi, lai cik traki tas arī neizklausītos, Pomni pirmais dizains bija balstīts uz tievu vardi, un pat bija paredzēts, ka tā būs varde tēviņš. Šī ideja bija tik nopietna, ka Gooseworks nolēma viņu nosaukt par Frogni. Viņam bija jābūt melnu un zilu svītru dizainam. Diezgan satraucoši, taču kādā brīdī savā dizainā pati Gooseworks saprata, ka vardei nav nekādas saistības ar digitālo cirku. Tāpēc viņa pilnībā pārveidoja šo tēlu un izdomāja āksta ideju. Trakākais ir tas, ka viņš no vīriešu dzimuma vardes pārtapa par meiteni ākstu. Taču vardes dizains netika pilnībā atmests, jo tiek uzskatīts, ka Ribbita dizains tika iedvesmots no šī pirmā Pomni dizaina. Jo rivetas, acis un skropstas ir identiskas Pomni acīm un skropstām. Taču baumas ar to nebeidzas, jo pat tad, kad Pomni dizains jau bija gandrīz gatavs, viņai vēl joprojām tika mainīta viena detaļa, ko neviens nepamanīja. Un tie bija viņas cimdi. Sākumā tie bija otrādi. Kreisajā pusē bija sarkana krāsa, bet labajā pusē zila. Bet pēc tam viņi nolēma tos apmainīt, lai tie saskanētu ar viņas apģērbu un apaviem. Tāpēc pilotā viņa jau parādās ar zilo cimdu kreisajā pusē un sarkano labajā pusē. Taču interesants fakts ir tas, ka šīs sērijas beigu titros mēs varam redzēt Pomni ar viņas dizainu pirms šīm izmaiņām. Vai jūs zinājāt, ka Kofmo sākotnēji bija paredzēts būt daudz nozīmīgāks apbrīnojamajā digitālajā cirkā? Patiesībā viņš nebija tikai klauns, kurš vienkārši abstrahējās. Bija iecerēts, ka viņam būs lielāka loma nākamajās sērijās, jo viņš un Pomni bija paredzēti kā galvenie šī cirka varoņi. Tieši tāpēc Kofmo bija klauns, bet Pomni pajoliņš. Jo abi ļoti labi pārstāvēja digitālo cirku, pat viņa īstais vārds bija Kaufmans. Un to mēs varam redzēt vienā no skicēm, kur Raghata viņu tā sauc. Un ar to mēs arī varam pārliecināties, ka viņam bija dziļāka attīstība. Un tā kā viņam jau bija izveidots Kofmo, kad Gooseworks izveidoja Jaksu, viņš saprata, ka purpura trusis šķiet pilda to pašu lomu kā nabaga klauns. Gooseworks nolēma atbrīvoties no Kofmo un paturēt Jaksu, jo klaunam bija paredzēts līdzīgs stāsts kā Jaksam. Jaks ir viens no tēliem digitālajā cirkā, un viņam bija viena no dīvainākajām pārvērtībām. Jo ja Pomni no sākuma bija vīriešu dzimuma vārde, bet pārvērtās par Pomni, kuru mēs pazīstam, tad Jaks sākotnēji bija paredzēts kā meitene. Jā, draugi, Jaks sākotnēji bija meitene. Un patiesībā to mums apstiprināja pati Gooseworka, kad kāds viņai pajautāja, kāpēc vienā no Jaksa skicēm bija redzamas skropstas. Un patiesībā Jaks ir viens no tēliem, kuram bija visvairāk dizainu pirms viņa galīgā izskata. Mēs redzam, ka daži no tiem atgādina mums pazīstamo Jaksu, bet ir arī citi diezgan dīvaini varianti, jo paskatieties, mums pat ir Jaks ar vienu aci. Bet ļaujiet man jums pateikt, ka šie dizaini netika vienkārši aizmirsti, jo 8 sērijā mēs varam redzēt Jaksu ar vienu aci iegrimis savās domās, tieši tāpat kā šajā skicē. Un jā. Runājot par šīm dīvainajām lietām, kāpēc gandrīz neviens nav runājis par šo koncepciju, kur Jaks saka, esmu iemīlējies tavā pistonu ķermenī? Vai viņš to teica Zūbelam? Nezinu, Rikam. Atstāju jums to kā mājas darbu. Patiesībā Jaksa balsī Gooseworks vēlējās, lai tā būtu iedvesmota no Ragedija Endija. Skaties, mums ir vārdi. Tavs ir Ragedija Anna, bet mans ir Endijs. Taču Kovačs nevēlējās to vienkārši nokopēt, tāpēc viņš pievienoja šai balsī ciniskāku, izsmējīgāku un rupjāku toni. Un tā radās nepanesamā Jaksa balss. Draugi, visa šī psihopātiskā truša dizaina iedvesma nāca no Poppija, no Poppy the Performer, kā arī no dažām lietām no Rodžera Truša. Ragatu gandrīz nenosauca par ragatu.
Jā, draugi, sākotnēji Gūsverksa vēlējās, lai viņu sauktu par Emiju. Ragata bija Emi. Ragata saucās Emī, bet tad es nedomāju, ka tas ir tik forši. Es domāju, ka Ragata ir labāks vārds. Bet pirms pilota iznākšanas viņa nolēma mainīt vārdu un nekad mums īsti nepaskaidroja, kāpēc. Un interesanti ir tas, ka atšķirībā no šiem citiem tēliem, Ragata nemainīja savu dizainu. Viņas izskats praktiski nemainījās no pirmajiem skicējumiem līdz galīgajai versijai. Taču viņa atteicās no vienas diezgan dīvainas un savādas idejas. Gūsvorka bija izdomājusi šai lupatu lellītei diezgan savādu ideju. Viņa bija domājusi ielikt iekšā plīša orgānus. Un katrā ainā, kur Ragata tiktu saplosīta, mēs redzētu, kā pa gaisu lido vesels bars ar plīša orgāniem. Bet nu labi, vismaz mēs varam redzēt, ka dažos no šiem vecajiem dizainiem Ragata izskatījās vēl mīlīgāka un nevainīgāka, gluži kā tipiska bērnu lelle. Zubela dizains neradās vienkārši tāpat vien. Viņa dizains nāk no 3 stūrveida formas, ko Gūsvorksa jau izmantoja vēl pirms apbrīnojamā digitālā cirka. Patiesībā mēs varam redzēt kaut ko ļoti līdzīgu vecajās animācijās, piemēram, Elaine no Bounty Hunter, Gada spoks un The Darned Boxman Show. Tātad Zubela un viņas dizains jau ir daļa no šī stila, ko izmantoja Gūsvorksa. Un ja jūs nekad neesat to pamanījuši, Gūsvorksa nekad pilnībā nemaina dizainu uz vienu noteiktu. Daudzas viņas ķermeņa daļas mainās dažādos sēriju laikā. Pat viņas durvju bildē digitālajā cirkā mēs varam redzēt šīs izmaiņas. Un Gūsvorks ir teicis, ka tas ir pilnīgi apzināti. Tam ir liela jēga, jo Zubela tēls ir iedvesmots no rotaļlietas, ko sauc Solo A Go-Go, kas būtībā ir vairākas plastmasas detaļas ar dīvainu un abstraktu dizainu, kuras var salikt un pielāgot pēc saviem ieskatiem. Vai jums kādreiz ir ienācis prātā, ka Keins sākotnēji varēja radīt jums murgus? Protams, draugi, viņa pirmajam dizainam bija pārāk realistiski zobi, nevis šie daudz karikatūriskākie zobi, ko mēs pazīstam šodien. Patiesībā visa digitālā cirka noskaņa šķita daudz biedējošāka un tumšāka. Pēc tam bija vēl viens dīvaināks Keina dizains, kur viņa acis pat nebija mutē, drīzāk tās bija virs tās. Un, protams, tas izskatījās daudz dīvaināk nekā viņa galīgajā dizainā. Dizainā, kuru mēs pazīstam, Gūsvorksa pārliecinājās, ka Keins saglabā šo diezgan pārspīlēto un haotisko izskatu, taču viņš joprojām saglabā vienu diezgan interesantu detaļu. Jo viņam ir heterohromija, tas nozīmē, ka viņa as ir dažādās krāsās. Starp citu, vai tu zināji, ka viņa zaļo aci sauc par Džefriju? Bet Keina tenkas ar to nebeidzas, draugi, jo viņa vārds varētu būt vārdu spēle, un šim ir 2 iespējas. Tas varētu nākt no vārda kanīns, kā ilkņi, vai arī no novokaīna, kas ir zāles, ko zobārsti izmanto, lai nesāpētu, ka tev rauj zobu. Un, lai noslēgtu, reiz Gūsverksa pajokoja par to, ko nozīmē burti, kas veido vārdu Keins. Viņa teica, ka angļu valodā tas nozīmē Creative Ass Insertion Newlywed Experience, kas spāņu valodā tulkojas kā pieredzes jaunlaulātajiem ar radošu dibena ievietošanu. Bet, manuprāt, spāņu valodā tas labāk skanētu kā piedzīvojumu radīšana un eksperimentālu pliķu ievietošana. Keins. Es zinu, ka Kingers mums šķiet viens no nekaitīgākajiem un draudzīgākajiem digitālā cirka tēliem, bet es nedomāju, ka mēs tāpat domātu par viņa oriģinālo dizainu. Lai gan viņa dizains gandrīz nemainījās, bija diezgan dīvaina versija attiecībā uz viņa acīm. Tās burtiski bija pielīmētas viņa šaha figūras galvai, it kā tā būtu radioaktīva mutācija. Un, lai gan tas izklausās pēc diezgan nenozīmīgām izmaiņām, tieši šī detaļa deva nabaga Kingeram diezgan biedējošu noskaņu. Beigās Gūsvorks nolēma, ka acis paliks peldošas, tāpat kā viņa rokas. Un tā tas arī palika viņa gala dizainā, piešķirot tam vēl absurdāku piesitienu.
Nu, un beigās mums ir Gango, un es varu teikt, ka viņš ir viens no tēliem, kuram gandrīz nebija nekādu izmaiņu. Viņš praktiski palika tāds pats jau no paša sākuma, jo Gooseworks jau bija pilnībā izstrādājis viņa dizainu. Tikai ķermenis no lentēm ar komēdijas maskām. Vienīgā interesantā detaļa par Kangolu ir atrodama viņa istabā. Kad mums rāda viņa istabu apbrīnojamajā digitālajā cirkā, mēs varam redzēt, ka viņam ir gara komēdijas masku kolekcija. Taču starp visām šīm maskām mēs varam atrast vienu, kas ļoti līdzinās bezsejas sejai no īsfilmas, ko Gooseworks izveidoja pirms apbrīnojamā digitālā cirka. Bet kā ir ar Spotsijas restorānu, ko redzējām 4. sērijā? Patiesībā Gooseworks dalījās ar to, kā sākotnēji bija paredzēts izskatīties vīrietim, kurš, kā tiek uzskatīts, izveidoja šo restorānu. Sākumā tas bija paredzēts kā kartupelis ar acīm, kuram pat bija vairāki dizaini, taču šķiet neviens no tiem radītājai nepatika. Patiesībā kādā ierakstā viņa pati teica, ka beigās nolēma padarīt šo tēlu līdzīgu KFC pulkvedim. Viņa pat dalījās ar to, kā izskatās oficiālā Spotsijas restorāna karte. Šeit mēs varam redzēt, ka Spotsijas tika veidots pēc McDonald's parauga, kurā Gooseworks iepriekš strādāja. Arī 3. sērijai bija vairāki konceptu mākslas darbi, piemēram, dēmoniskais eņģelis, kuram pat bija versija ar izaugušiem spārniem. Un vairāki modeļi, kuros mēs varam redzēt viņa izteiksmes un seju, kas acīm redzami parādījās 3. sērijā. Bet pats biedējošākais ir tas, ka mēs redzam biedējošo tēlu galvas rotājumu konceptus, kuri, parādījās tajā sērijā. Mēs pat redzam, ka Spociņam bija 2 dažādi dizaini. Pirmais bija daudz vienkāršāks. Vidējais bija tas, kas palika epizodē, un 3. ir atsauce uz memu par tumšādaino puisi, kurš slēpjas tumsā un smaida. Nu ko, draugi, vai jūs zinājāt visu šo par apbrīnojamā digitālā cirka dizainiem? Tiksimies komentāros!